Lielplatonas muižā skan bērnu čals, un šoreiz tie nav ekskursanti, bet gan bērni, kuriem nav paveicies ar īstajiem vecākiem, bet tomēr viņiem ir ģimene. Kamēr bērni apgūst zināšanas par Eiropas Savienību un izklaidējas rotaļu laukumā, vecākiem ir iespēja tikties ar psihologu. Divu bērnu auģu mamma Margarita Voitkāne atzīst, ka sākums ir bijis grūts, bet tagad jau dažkārt aizdomājoties, kurš kuram palīdz vairāk. Ziniet, es kaut kur lasīju, sen jau. Ja tu gribi kaut ko lūgt augstākiem spēkiem, vienīgais, kas jālūdz, ir pacietība. Es sākumā brīnījos, taču jālūdz, tas ir veselība, nauda, vēl kaut kas. Tagad es tiešām tam varu piekrist. Pacietība. Pēdējā laikā mainījusies arī apkārtējo attieksmi pret auģu ģimenēm, un lai gan joprojām vēl ir cilvēki, kur uzskata, ka kļūt par auģu vecākiem ir teju vai tas pats, kas atrast jaunu darba vietu, netrūkst arī to, kur sniedz palīdzīgu roku. Es zinu, ka, ja es lūdzu palīdzību, vispār man neviens neatsaka arī. Ja? Mēs ejam pie ārsta, pie mediķa. Tur šausmīga rinda, nāciet rīt, es saku, ziniet, es nevaru, un man tie auģu bērni. Viņi uzreiz tāda attieksme savādāka. Viens puika mums lielākais gāja mans teikvando. Teikvando ir tāds naudas pulciņš. Ja? Tas nav Latvijā, tas nav ne basketbols, ne tāda lieta, to tā kā neatbalsta. Bet mēs lūdzām nometni kaut kādu, vai es nesamēloju, vismaz 300, vai lati vai eiro, es vairs neatceros, bet milzu nauda. Bet mēs lūdzām palīdzību, un man daļai apmaksāja, un es esmu ļoti pateicīga. Tiešām, kā apmēram tas, kā Bībelē saka, klauvē, un tev atvērs. Jelgavas novadā jau vairākus gadus ir 19 auģu ģimenes, krietni vairāk esot aizbildņu, tomēr 15 bērni joprojām mīt sociālās aprūpes centrā. Bet tai pašā laikā es atzīstu, ka ir tādas situācijas, kad mēs nevaram atrast nec radiniekus, nec arī piemērotu auģu ģimeni bērnam, un tad nav nekādu citu iespēju, kā tikai ievietot bērnu bērnamā. Ir tīpaši, ja tas ir pusaudzis, un viņš izsaka tādu vēlēšanos dzīvot bērnu namā, aprūpas iestādē, jo viņš ir vīlies gan savā ģimenē, gan varbūt aizbildnī un auģu ģimenē, un viņš nevēlās vairs dzīvot un pieņemt kādu citu ģimeni, bet viņš vēlās palikt aprūpas iestādē, un tad mums ir jārespektē arī bērna viedoklis. Pēdējā laikā gan valsts aprūpas institūcijās nonākot mazāk bērnu, un to veicinot grozījumu bāriņtiesu likumā. Jo mēs tagad nevaram vienkārši atbraukt un izņemt bērnu no ģimenes, bērnus. Mums ir jāmeklē radinieki vai tuvinieki, ģimenes, ar kuriem bērniem ir bijušas tuvas attiecības, un mēs esam tiesīgi nevis izņemt bērnu, bet vienkārši uz laiku nodot aprūpē šiem cilvēkiem, un tikai tad lemt par aizgādības tiesību pārtraukšanu, ja ir tāda nepieciešamība. Tad nedaudz lielākas iespējas bāriņtiesai ir. Latvijā ir vairāk nekā 1000 auģu ģimeņu, bet bērnu namos mīt aptuveni 2000 bērnu.